Olē, 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 olē! Latvijā uzvarā! Ir beidzot sācies ikgadējais pasaules čempionāts hokejā, tāpēc dosimies noskaidrot, kādi tad ir rituāli un tradīcijas, kādas ievēro vēlākie hokeja fani. Varbūt tev ir izveidojušies jau kāda rituāla vai tradīcijas, kurus ietver pirms Latvijas izlases spēlēm? Rituāli? Pirmkārt, jau es vienmēr esmu savā pilnā ekipējumā, un vēl viens tāds rituāls ir uz katru čempionātu nopirkt kaut ko jaunu vai kaut kur dabūt kaut ko jaunu no atribūtikas. Baigās tradīcijas vai rituāli nav. Cenšos izgulēties labi pirms spēlēm. Tā baigi īpaši neko nedara. Nevāks līdz no labās kreiso puses vai no gultas ar labo kāju nekā pirmo ārā. Tā kā tāds maiņcīgs es neesmu. Varbūt zini kādus dzīves piemērus, kam ir tādi interesanti rituāli? Man liekas, Miks Indrišs vāk slīdus no labo pirmo vāku un tad tā visu ekipē. Vai jūs esat pamanījis arī kādus fanu tradicionālus rituālus vai, piemēram, saucienus, kas jau ir tādi ierasti? Rituāls tā sevišķi es neesmu paprasījis, katram jau tas ir individuāli, es domāju, bet cilvēki šeit nāk katru gadu un ir tās sejas jau daudz pazīstamas, bet arī daudz cilvēki ir tādi, kas atnākuši pirmo reizi. Vai tu cītīgi seko līdz Latvijas izlases spēlēm? Jā, ļoti cītīgi. Un tu esi tāds kvēls, tāds kārtīgs fans? Jā. Mēs ar draugiem, piemēram, kad sākās pasaules čempionāts, sazinamies un tad, pie kāda mājās uzcepam gaļiņu, paņemam aliņas. Un jau kādas vairākas stundas pirms spēles, iespējams, saģērbamies kādas krāklos vai šālēs. Cepjot gaļiņu, gaidām hokeju, noskatāmies ekspertu teikto un tad sākam skatīties. Hokeja fani pie mums mēdz ierasties arī ar visiem fanu krekliem, visiem fanu atribūtiem, arī Latvijas karodziņiem. Ir arī tādi, kas zīmē sejas, uz sejām karodziņus un visur, kur vien iespējams. Un, protams, jūt līdzi hokejam. Arī ar bļaušanu, arī ar dziesmām. Ir arī novērojams, protams, ja skan Latvijas himna, tad arī ievēro tādu tā kā klusumu vai arī dzieda līdzi, un tas tā tiešām patīkami ir. Pirms spēlēm ir citiem cilvēkiem, kas klausās savu dziesmu, kādu, kas uzvelk, un tad, lai pirms spēles iznāca tāds aktīvs. Dažiem ir tur veiksmes šampūniņš līdz vai veiksmes tur piekariņš, ko viņi vienmēr nesā līdz pirms spēlēm. Vai jūs ģimenē ir kādas tradīcijas, kā jūs mēdzat atbalstīt brāli? Mēs parasti salasmies visi kopā viesistabā, tad skatāmies, kā viņam iet, turam īkšķus. Bet nekādas tādas maiņcīgas lietas nav. Jūs ģimenē ir kādi ģimeniskāki ieradumi, piemēram, sazvanīties pirms spēlēm vai kā savādāk iepriecināt? Vispār jau viņam pirms spēles vajag mieru, un viņš tajā dienā grib būt viens un sagatavoties spēlē, bet parasti jau mēs aizsūtam kādu uzmundrinošu īziņu pirms spēles, lai izdodas. Esam noskaidrojuši, ka latvieši ir īsteni hokeja fani un hokejistiem ir sirdīs. Protams, neatņemama sastāvdaļa ir arī tradīciju ievērošana, tostarp kāda glāze alus, dažādie saukļi un latviešu dziesmu dziedāšana. Baiba Vestmane, Lelda Lietuvieta, Kristaps Boris un Mikls Kovalevskis, speciāli mans mēdījis.lv.